Ir diezgan vienkāršs vingrinājums muguras lejuzdēļas stabilitātei un muguras lejuzdēļas stabilitātei kontekstā ar gaitas ciklu un skriešanu. Tāpēc man liekas, ka tas ir universāli labs vingrinājums. Respektīvi, vingrinājums sākās šādi, ja, ar aizmugurējās kājas atbalstīšanu pret sienu. Un svaram galvenokārt jābūt uz priekšējās kājas. Ceļiem jābūt paralēli vienam otram. Esam aptuveni tādā šaurā plecu platumā, ja tas ir loģiski sakāms vispār. Ja. Esam tādā stabilā stājā, ka mums nav kaut kāds disbalans, ja, starp kājām. Un šeit mums galvenā kustība ir nevis pieliekšanās, nevis pietupiens, bet rotācija. Šis celīts paliek virs potītes, virzamies lejā ar pretējo plecu no balsta kājas, līdz mēs sajūtam slodzi balsta kājas dibenam šiten, ja, tādu iestiepjoši, nospriegojošu slodzi, un mēs iztaisnojamies gurnos pēc šīs slodzes sajušanas. Atkal aizņem te lejā un uz augšu. Parādīšu ar otru kāju. Ja, atbalstiņš. Ja, redzam, ka notiek sēžas virzīšanās atpakaļ. Ja, un mēs varam iestiept, mēs varam sajust aizvien lielāku slodzi, iestiepums, un izceļamies ārā. Un vajadzētu būt, ka izejot no šīm vingrinājuma ir sajūta, ka gaitā uzreiz piedalās sēžas muskuļi.